Čau visiem! Tagad virzos uz Valmieru, tikties ar Edmundu, izmēģināt self-drive vienu no maršrutiem. Ja nemaldos, viņš sauca Meža fejai pa pēdām. Principā maršruts sanāk Valmiera, Strenči, Smiltene. Mēram tā. Apstīsimies, kādi tie maršruti viņiem ir, cik ļoti būs nepieciešams 4x4. Ja es pārvietojos tagad ar Hiluksu, Edmundam būs Nissans. Īsti neatceros, kurš modelis, bet to jau mēs drīzumā redzēsim, jo līdz Valmierai vairs jau nekas nav palicis. Izbaudīsim zelta rudeni ārpus Siguldas. Tā, nu ko, esam satikušies, braucam jau. Principā pirmais punkts, kur jau ir Brenguļi. Esot alus rūpnīca, citāji dzirdēts. Laikam, kur tā rūpnīca ir. Diemžēl. Tā viņi dara, jā.
apsaucējām nedaudz medniekiem medības. Izbraucām no viņa masta, kur bija jāskrien dzīvniekiem. Jā, mednieki gaidīja dzīvniekus, izbrauca 2 dzīvnieki džipos. Nu, kā tev patīk šis maršruts līdz šim? Super. Sākums bija ekstremālāks ar smilšu kāpām un kaut kādu tiltiņu baigo. Tagad tā forši rekurs. Jā. Bišķīt ne pa to ceļu pabraucām, bet līdz jau būs atrasinājums. Nolaižam gaisiņu. Nav čuj.
Šis bija jautri. Labs, tik jādod čībā. Jā, šis man patikās. Jā. Es nezinu, baigi traki jau neizstās vidējais posms, kur arī, principā, kartē mūs ved. Varam mēģināt. Sliktākai gadījumā brauksim apakaļgaitā. Un tad pa to pusi, kur ir cietāks. Jau. Tāda apakaļgaitā. Nē, nu līdz šajienai kaut vai. Nē, es tā domāju, ja tur lejā. Jā. Nu, ja tur lejā būtu palicis, tad es nezinu, tad būtu kaut kur tur jālien. Lielāk ieskrējumi. Tā nu, mans mērķis ir tikt lejā. Reik arī tieši skatītājs vēl tur ir. Jā. Ko es tad braucu lejā? Jā, veiksmi tev. Paldies! Tā man noderēs. Lejā jau tiksi, kas tad tur daudz? Arī fakts. Normāli. Šitais vienkārši bija labs. Es tak tev teicu. Tik pēc stūris turies. Man salona aizmugurē tās pudeles, kas uz pakaļajā beņķa, visu. Es jau skatījos no augstu, pat aizmugurs karāts. To jau var. Tev ir smiltiņas. Man ir smiltiņas. Man jau augšā vajadzēja tikt kaut kā ārā no tām smiltīm arī. Jā. Bet, nu, iešūpinot aizgāja. Man vēl bija doma iet tev palīgā sēsties kravas kastē, lai tev svars būtu uz velkošā. Viņš tā forši izšūpojās ar... Jā. Kā jātiek arī mājās, vajadzētu. Tālāk jau izstāst, ka jābrauc būs pa to kreiso pusi. Jā, sekundē. Jā. Ko? Laižam. Tā, tagad mēs valkam Edmundu ārā. Es jau apakaļ gaitā pa
kalnu uz leju, kur es neko neredzu. Jebau! Es nosvīdu. Es arī nezinu no stresa vai no darbiem. Vismaz es uzfilmēju. Ja nu kas tev šitais gabarīts mirgo ik pa laikam? No uztraukuma. Šīs bija labs. Jā. Mums GPS-ā ved vēl tur augšā, bet nu, mēs nebrauksim, jo šis ir pakaļpiedziņa. Jā. Bet viņam ir smuks izpultais. Vispār pastāsti mums par savu mašīnu. Navara, 2007. gada, 2.5 dīzels, it kā esot čipots, nepārbaudīja. Nu, smuks riepas. Jā. Ja būtu vēl sudīgāks riepas, domāju, ka mēs tur tā mums netika līdz šajienē. Kaut cik protektors ir. Jā. Tad jau mājās tiks. Un smuks izpultais. Uzgāzē tautai. Gan jau ko var redzēt, ne, kad kalnā braucis. Jā. Jā, šodien striķis tika izmantots, muciņu komplekts arī, nu jau arī mēs motorzāģi izmantojām. Sapieru lāpstiņa gan es kaut kā šodien baigi vairāk negribu izmantot, negribās man rakt. Cerams, ka līdz smiltenei viss arī raitījās. Secinājumi. Jā, fināla secinājumi. Viena labi pavadīta. Jā. Viss kaut kas sadarīts. Jā. Piedzīvojam daudz. Civilizācija esam tikus atpakaļ. Esam smiltenē. Mežā nepalikām. Jā. Maršruts bija labs un patika. Jā. Nezinu, vai viņi varētu nosaukt par suvu maršrutu. Sevišķi tās tur smiltas. Jā, elektrolīnija bija laba. Maršruts ir noslēdzies. Tagad ceļš māju. Aprakstā es ielikšu linku uz šo maršrutu. Paldies maršruta veidotājiem. Bija tiešām super, man patika. Tad jau līdz nākošajai reizei. Čau!